Nu, tu sāksi runāt kaut ko, vai nē? Vai man sākt? Nē, nu, es varu arī sākt. Nu, Vienalga, jāsāc. Labvakar. Es esmu ritīgi noguris. Es teikšu atklāti. Es gribu būt tā kā atklāts ar jums, mūsu klausītāji. Es gribu ritīgi gulēt. Es esmu bēdīgs. Par ko? Latvija rīktīgi pakāš šobrīd Filipīnām, Basītī, as we speak. Kaut kādiem filipīniešiem, es atvainojos. Bet tas ir tā kā Indijā, iedomājies, tev nav kur tā kā spēlēt, un tas uzreiz tev dod to motivāciju. Un iedomājies, tev nav, viņi droši vien arī viņiem ir tas, ka viņi spēlē tur uz kaut kādiem, nezinu, tur paštaisītiem groziem un visu to. Un tagad viņi atbrauc tā kā spēlēt normālā laukumā. Es domāju, ka viņi, tā kā, viņiem ir gan jau laukums, es ceru. Es diezgan pārliecināts esmu. Tas ir Indijā. 100 samīdītie. Ko? Kad? Vakar, man liekas. Tur šausmīgi traģēdijā. Tur visu laiku kaut kas notiek, diemžēl. Jā. Bet, Pēter, kas noticis ir pēdējā laikā? Kur mēs esam bijuši? Pirmkārt, sāksim ar to. Bija Jāņi. Bija Pēterdiena. Jā, apsveicu tevi. Paldies. Apsveikums numur 2 no tevs. Jā. Paldies. Pēc nedēļas. Nedēļa vēl nav pagājusi bišķiņ. Bet jā, bija lietas jādara. Es aizgāju novēlēt. Es arī. Malacis. Daudz ko vēlos šodien. Tev jau vispār, tev jau Pēterdiena, tev jau Vārdiena, tev jau vispār jāvēlās bija daudz. Es tik daudz ko savēlējos, vecīt. Jā. Tāpēc Kristupāns ir Eiropa. Nē. Katrā jokā savu patiesi. Es neatklāšu, par ko es balsoju. Jā, vienīgais uz manu bankas kontu. Jūs gribat šo informāciju? 6,90. Tik lēti? Tas ir no viena cilvēka, bet ja mums kā 300 klausījumi. Jā, viņi jau nezinās, jā. Exactly. Varētu Kickstarter varbūt uztaisīt. Jā, vai jūs gribat zināt, par ko Pēters balsoja? 1000 eiro. Visiem tāds, nē, man vienalga. Vai nē? Man pat ir vienalga, iedomājies, kā citiem. Jā, man arī. Es vienkārši 8. jūnijā. Bet man bija reicīgi, ka Kročs aizēja uz to vēlēšanu iecirkni pirms darba Ķangragā. Jau interesanti pieredze. Man likās jau pālī. Nē, man pēc mums darba bija ok. Bet to jau var apvienot. Gribās ļoti. Nekad. Nē, es jau, nezinu, bruģētājs vai kāds. Nē, es jau šitas celtnieks. Nē, es Rafšans un Džomšats. Jā. Našu. Bet sieja, un man tas džeks tāds rītīgi, viņš skatās, viņš pasās rītīgi telefonā, viņš tāds, jums vēl, izteiktā krieva akcentā, jums vēl 8 dienas derīgs ID. Es tāds, jā. Tas ir tā kā. Es pat nepamanīju, man reāli 16. jūnijā beidzās termiņš. Tas ir tā kā, kad tev, piemēram, ir parole jāmaina kaut kādam Microsoftam, tev parādās tas, tā kā tev ir atlikušas 3 dienas līdz paroles nomaiņai. Tev ir atlikušas 3 dienas līdz ID kartes nomaiņai. Un es tāds, paldies, viņš tāds, lūdzu. bet skaisti. Labi, ka latviski runā. Jā, aizgāju, izdarīju savu izvēli. Jā, esmu apmierināts. Es arī. Jā, man liekas, kopumā ir ok, bet mēs par to parunāsim droši vien, kad viņi... Tad, kad viņi sāk strādāt, viņi jau nestrādā. Faktiski. Jā, tagad viņi tā kā skatās, kā citi strādā. Viņi skatās un dala grupās sevi. Jā, dalās. Jā, dalās ar grupām. Viņi tur aiziet tāds, vecī, tev arī Depeche Mode patīk. Jā, man arī. Jā. Nebija rēcīgi. Bet ir pāris pašam lietas. Tev rēcīgi. Jā, es jau vienmēr smējos pēc stulbiem jokiem. Arī saviem tā skaitā. Bet vispār ir pāris lietas notikušas šajā laikā, ko mēs gribējām parunāt. Nav daudz, bet... Visi tā kā ir atvainājumos, es domāju, tā kā visiem vienalga. Visi kaut kur laukos sēž. Off-topic jautājums iedomājas. Kā tu domā, kurš no Saeimas deputātiem vislabāk pats sēja Jāņos? Šis jautājums jau bija, man liekas, pirms gada. Es atceros. No tevis, man liekas, tieši. No kuras partijas tā kā vislabāk svin Jāņus? Tas bija savādāk šogad. Es jautāju, kurš viens individs visvairāk notsvēja? Es domāju, ka kāds no LPV. Kurš tieši? Es domāju, ka vienkārši tur, Viņam patīk atpūsties. Tu zini, kur es domāju. Es zinu, ko tu domā. Bet, es domāju, ka,
Tu zini. Es domāju... Ainārs vecītis. Ainārs, protams. Bet es vairāk domāju, ka kāds jaunās vienotības, tas Dāvis Daugavietis, tāds jauns džeks, tāds, zini, kā ir Jāņi, kas grib atlaist ar džekiem. Es domāju, arī varbūt no zaļajiem zemniekiem tas... Harijs? Jā. Harijs čist tur pašā. Viņš varētu zaļumu balli kaut kādu aizmaukt. Vecīt, Harijs masalacā pats paļubumu balli uztaisīt. Nu, vot, viņam tā kā pat nav, viņš tā kā pats uztaisīt zaļumu balli, tur ritīgi lielo pats tur notusējis. Viņš ir tas džeks, kuram nekad nav jādomā, ja tāds, kur šogad Jāņus svinēt, viņš tāds, visi svin pie manis. Jā, viņš tāds, šogad Harija fests 2K24, veci, tu jau zini. Zini kā, es netiku tajā parlamentā, bet man vienalga. Es vairāk varu sevi veltīt šim festivālam. Viņš tāds, es pat nebiju gatavs tur tikt. Galvenais man bija Jāņu fests pie manis. Jū. Jā, un tas... Pusē ar Hariju. Tieši tā. Bet jā, tā kā mums ir... Jāņi, es ceru, ka mūsu klausītāji labi nosvinēja Jāņus ar kādu alus krūzi. Un, mēs ceram, ka jūs esat dzīvi. Jāņu ritulu. Mēs ceram, ka jums ir tā kā vismaz... Ja tu nepeldies Jāņu rītā, man liekas, ir safe. Man liekas, mēs ceram, ka jums ir vismaz palikusi viena kāja un viena roka pēc Jāņiem. Bet jā. Cerams, ka labā. Nu labi, tu esi Kreilis. Tu esi Kreilis, ne? Wow. Labi. Diskrimināts. Labročiem labā un Kreiļiem kreisā, es tā domāju. Sorry, es atcerējos. Ir lietas, ko es ar labo roku nevarētu izdarīt. Jā, bet kā, piemēram, paēst. Ko tu domā, es nezinu. Es arī to domāju. Nu, jā. Bet, jā, tad par aktualitātēm runājot, vērsim pie ragiem, kā es parasti saku. Pie nagiem, jā. Pie nagiem. Vērsim pie ragiem, nagiem un bagiem. Bagetēm. Tieši ar Franciju saistīts, kā spēles un tā. Bet par spēlēm runājot, šits bija izdomāts intro. Okay. Ghetto Games. Visi mēs, tie, kas nezin, tie tūlīt zinās, notiek Grīziņkalnā. Ir tāds kalns Rīgā. Rīgā vispār daudz kalnu. Un tur notiek basketbolisms. Jā, basketbolisms. Basketbolisms. Tur ir tāds basketbolisms, tur viss ķērti. Un pret šo basketbolismu tagad sākuši cīnīties tie vietējie cilvēki. Nē, viņi gan tagad pieņēma, kad varēs līdz sezonas beigām notikt. Jā. Bet es negribētu tā kā vietējie iedzīvotāji, bet patiesībā, kad tu runāji ar tiem vietējiem iedzīvotājiem, kas tā kā tieši blakus bija, kad viņi teica, patiesībā nav tik skaļi kontekstā. Tie, kas nav dzirdējuši. Ghetto Games tāda notiek Grīziņkalnā, tur ir tumbas mūzika, vada pasākums, vēl uz kaut kas. Tur pat nav tik liels tusiņš, es esmu tur bijis. Tur vienkārši tā kā tu atnāc un tad fona mūzika tev ir. Jā, un organizatoriskas lietas sauc pa mikrofonu, jo tas laukums ir liels, tu nevari tas apļaut. Un kaut kāda apkārtnes tur iedzīvotāja biedrība izdomāja, ir tik skaļi, nevar pagulēt, nevar vēl kaut ko ļoti traucē. Tur sāk cīnīties ar Rīgas domu, tur vēl tiesa bija iesaistīta. Tur sāk cīnīties ar tiem basketbolismiem. Vienu dienu atcēla vispār tos pasākums. Jā, bet tagad nolēma, ka līdz sezonas beigām Ghetto Games varēs tur darboties. Jo man ir diezgan stingrs viedoklis par šo visu. Kāds ir tavs? Nē, es domāju, ka viņiem vajadzētu tur palikt. Es nesaprotu, tur tie daži indivīdi. Man vislabāk patika tas, kur bija, es aizmirsu, kā viņu sauc, bet tas džeks, kurš tā kā... Vidusjūrā to bija ielicis to, bildi, tā kā mēs viņus tā kā izdzinām no Grīziņkalna ar to kokču kaut kādā, pie vidusjūras. Tas tā kā parāda, cik tu esi snobisks, man liekas, uzreiz. Jā, jo man liekas, tā kā arī skatoties tos cilvēkus, kas tā kā bija pret to, tur ir vairākas, tie aktīvisti riktīgi un tā, kas ir jau iepriekš kaut kādiem kontroversiāliem lēmumiem bijuši un tā. Un man tā doma ir tāda, ka patiesībā, tad patiesībā tur, tam Raimondam Elbakinam ir iepriekš bijuši tie skandāli. Jā. Par tiem plakātiem, tur vēl kaut ko. Ušakov un tā.
Un tiem cilvēkiem vienkārši viņš nepatīk, un tad iznīcināsim visu, kas viņam tur ir. Jo, man arī Albakins nav tāds, zin kā, tur arī ir tā Sušako lietas, slēptās reklāmas kaut kas, bet tas, ka viņš ir riktīgi daudz tā kā Grīziņkalns, pirms tam bija narkomāna rajons reāli. Viņš tur ir reāli atjaunojis. Geto Games to visu ir izdarījis. Jā, tādā ziņā visu cieņu viņam, protams. Jā, un daudz jaunieši ir, tur ir gājuši cauri un izauguši par normāliem cilvēkiem, sportojot un visu forši. Bet tagad vienkārši to visu iznīcināt, tā kā, come on. Bet, man liekas, un vēl viena lieta, man liekas, pilsētā ir tas, ka, zini kā, piemēram, tu pārvācies uz Grīziņu kalnu, tu zini, ka tur ir Geto Games. Tu rēķinies ar to. Nē, man liekas arī, ka tie tā kā, tas ir no sērijas tā kā kaut kādi tur klusā centra cilvēki. Jā. Tāds, es vairs nevaru atļauties dzīvot klusajā centrā, es pārvākšos kaut kur tuvā, kaut kur uz kaut kādu tādu... pēc viņu domām sudīgāku Rīgas daļu. Grīziņkalns. Teorētiski tā jau arī skaitās tāda ļoti solīda vieta, tā kā Rīgā, salīdzinot ar citām Rīgas vietām. Es nesaukšu skaļi, bet... Boldrai. Bet jā. Un varbūt viņiem tā kā liekas, tur skaļi un tā un šitā, kā tā var būt. Jo tas būtu tā kā, es nopirktu dzīvokli pie tramvajas sliedēm, un man būtu tāds, te ir pa skaļu, es dzirdu tramvaju. Jā, nojauc tramvaju, come on. Tā kā, what the fuck. Bet, vai vilciens sliedēm. Tas pats būtu. Bet man liels prieks, kad viņi pieņemšu, ka līdz sezonas beigām varēs viss notikt. Es ceru, ka tur radīs kopsaucēju, un arī turpmāk varēs viss tur notikt. Jā, jācer, kad uzvarēs tas... Sports. Basketbolisms un es pat gribētu teikt veselais saprāts. Jo, tā kā, protams, es saprotu, ka ir skaļi, bet nav jau tā, ka tur skaļi ir visu laiku. Jā. Un arī, tā kā visu laiku, visu tā kā nakti nav skaļi. Viņiem jau arī ir tomēr tas pats, kas kaut kādiem tiem pašiem nakts klubiem, kad tev ir līdz kaut kādiem noteiktam laikam tev ir jāievēro šīs skaņas. Ierobežojums. Jā. Skaņas nevar radīt dažādas. Jā. Tieši tā. Jā. Pēc 11 bez skaņas. Jā. Izslēdz skaņu telefonam. Jā. Tieši tā. Par nākamo lietu runājot, šitā būs, man liekas, nebeidzamā epopeja vēl daudzus gadus. Jā, mēs tā kā būsim sirmi, un jūs klausīsieties 230. epizodu. Mums būs tā kā Joe Rogan, cik viņam kaut kāds 2000 epizodes. Mums būs 72 gadi. Real Baltica. Beidzot atklāja to 101 kilometrus. Es nevaru aiziet, man muguri ir čupā. Man jāved ar to ratiņklēslu, jāpiesaka 24 stundas. Protams, jāpieklauvē pie koka. Sveiki, kas tas? Slikti. Bet tika izveidota parlamentārās izmeklēšanas komisija. Tika gan. Kāpēc tur ir problēmas? Mēs visi zinām. Kāpēc? Es starp citu rīktīgi labu tvītu redzēju. Un bija rīktīgi labs par Real Baltica. Vispār tas bija nedaudz iedomīgi no mūsu puses. Domāt, ka mēs varēsim uzcelt Real Baltica bez problēmām, jo mēs pat pašus vilcienus nevarējām iepirkt bez problēmām. Mums vēl nav viņi pat iepirkt. Tas jau pats smieklīgākais. Es vēl joprojām braucu no Valmieras ar padomju laika vilcieniem. Old schoolā. Jā. Vienīgais, uz ko mēs šobrīd ceram, ir tas, ka Igaunijas vilciens būs. Jā. Tas būs, es domāju, viņi jau tur. Jā, tas būs beidzot viens normāls vilciens dienā. Un tas ir tad, ja viņu arī Igauni uzturēs. Jo, piemēram, Viļņas vilcieni lietuvieši, tas ir lietuviešu vilciens. Nē, jā, bet es domāju, viņi jau domā to no Tartu uz Rīgu. Jā, vienkārši kurš viņu nodrošinās, vai Latvijas dzelzceļš vai Igauni. Jā, es domāju, ka Igauni. Arī gan jau, jā. Atkal latviešiem nav diezgan deguni. Jā. Bet, principā, tā tika izveidota izmeklēšanas komisija, kur galvenais būs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Jā, viņam patīk tie riteņi. Viņš ir riktīgi ar ratiem uz to. Jā, ar ratiem. Tur vēl būs sekretārs būs Kristaps Kristopāns, Viļa dēls. Jā. Jo Vils jau būs Briselē. No progresīvajiem arī. Skaidrīta Abram.
Jā. Viņai ir tur ar ekonomiku visādas lietas zināmas. Varbūt viņi varēs kaut ko tur papētīt dziļāk, teiksim tā. Nu, cerēsim. Bet, principā, tur galvenais uzdevums ir saprast, kuras amatpersonas atbildībā tas Rail Baltica projekts ir vispār pazudis. Nu, ne pazudis, bet nogājis no ceļa. Un kas tur notiekās vispār. Jā, jo, manuprāt, mēs skatoties uz visām ziņām, jau varējām redzēt to, ka tas jau bija pirms kāda laika noticis. Nu, tagad jau vienkārši ar sakām jau cīnās, kas tur jā, palicis, principā tā ir tā galvenā jo tādā ziņā lieta. var jau to Briškenu tā kā vainot un visu, bet tā kā, come on, tur jau iepriekš jau bija ČP. No vienas viņam ir puses, riktīgi. Viņš ir ļoti tuvu tur bijis. Viņš ir bijis tur ļoti tuvu, jā. Bet, Tāpēc, un viņam šobrīd ir arī riktīgi švaka krīzes komunikācijas, gribētu teikt. Nē, zini kā, par Briškenu es gribētu teikt. Jā, es viņu nevainoju pilnā mērā, jo es vairāk, es domāju, jāvainoju Linkaiti. Jā. Man nepatīk vainot nevienu, bet, būsim reāli, viņš ir visticamāk, tur to bišķiņ un tagad salaids viņš ir grīsē. rītīgi visu laiku Twitterī brauc augumāk Briškenam, nav šitas, vecīt, tu Bet to savā. Par Briškenu runājot, viņš arī tur bija viņš bija tieši projektā iekšā pašā, ne no amatpersonas. Man patīk, arī bija kaut kāda intervija ar viņu. Viņš to saka, nē, es tur tikai projektus pāraudzīju un kaut kādā būtiski darīju galveno. Jā, un kaut ko tādu. Es neesmu inženieris, bet es skatījos to visu. Jūs jau man neko tādu nevarat pārmest, ka es kaut ko sliktos darīju tur. Tas es kaut ko. Es biju darbā, bet tas nav mans darbs, bet ir mans darbs. Es nezinu pat, kā to noraksturot. Tas ir rītīgi weird vienkārši. Jā. Bet vienīgais, principā, ko es varu pateikt, es ceru, ka viņi atradīs to vainīgo. Vai arī vienkārši šobrīd tas būs uztaisīts, atradīs kādu no... Vainīgais jau ir atrasts. Jā, bet atradīs kādu citu cilvēku. Nē, vainīgais jau tik pazemināts amatā satiksmes ministrijā. Tas jā, Bet skaties, parlamentārās komisijas uzdevums vēl turpināt identificēt. Viņi grib vēl kādu grākāzi atrast. Tā kā skatīsimies, kas tur notiks. Bet, protams, viedokļa, man liekas, tas ir mūsu arī motošs tajā kā Kulbergs teica, tas ir mūsu gadsimta projekts tomēr. Un tam es varu piekrist. Jā, tas ir bez šaubām, jā. Jā. Tā kā mums kāds draugs ir teicis, mums abiem paziņi, plāni kā māja, tik pamatu nav. Plāni kā Svetbanka mājas, es dzirdēju arī. Kā Svetbanka māja? Jā. Saules akmens? Jā. Tur kaut kas ar pamatiem? Tur viss kārtībā ar pamatiem, man liekas. Un tad jau viss labi. Bija pāris lielveikali, bet tas jau nebija ar pamatiem. Vispār par lielveikaliem arī šodien bija, šodien ne, bet šonedēļ arī tur bija kaut kas tā kā... Alfa? Jā, ar tiem griestiem. Tak tur visu laiku ir, man liekas, ja līst vienkārši nebrauc uz Alfu. Jā, vai ne? Tādā ziņā tur ir imī. Tipiski trekno gada triecienu būs. Bet zin kā, tur ir imī, nav Maksim, tādā ziņā. Bet... Viss būs kārtībā. Jā. Bet es gribu mūs apsveikt visus par nākamā tēmu runājot. Mums ir jauna ministra. Es tev teikšu tā, man iepriekšējā likās diezgan sakarīgi arī. Jā. Patiesi. Un es šo nesaku par daudziem, es šo nesaku tā kā par daudziem kultūras ministriem. Nevis par kultūras, labi, tā neteiksim. Par daudziem ministriem kopumā, ņemsim in general. Bet man viņi likās, kad viņi tā kā... Man bija pāris lietas, kas nepatīk. Nē, jā, protams. Bet viena lieta, ar ko man viņa paliks atmiņā, kas man liekas bija pozitīvi, bija tas, ka viņa teica, ka to krievu valodu vajag atstāt sabiedriskajos mēdījos, kā vienkārši informācijas avotu krievu valodīgiem tā kā ziņu veidā. Jo, manuprāt, es atceros, ka mums šeit tie viedokļi dalījās, bet... Tomēr tas, ka tā integrācijas politika nav bijusi veiksmīga, un šis ir viens veids, kā cīnīties ar sakām, jo cēloni jau viņi tur mēģināja to, lai tas paliek vēl kādu brīdi. Jā. Tam es tā kā piekrītu, jā. Bet, par jauno ministru nav baigi ko teikt, Nē, jāparāda. Agnese Lāce. Bet no vienas puses, zinot to, ka viņi ir bijusi tā kā... Bet viņi vispār ar kultūru nebija saistīti. Jā. Šitā. Jā.
Bet viņi ir valsts sekretāri bijusi. Tas nozīmē, ka viņi principā zināja visu, kas notiek jau tagad. Tad vienkārši mēs varam rēķināt, ka viss šis kurs turpināsies. Nekas jauns baigs. Es arī domāju, ka viss tas pats būs, jo, tā kā valsts sekretārs ir gandrīz vai, de facto reizēm pat vadītājs ministrijas. Arī vairāk. Viņš visu vada, principā arī balsojumos un visu, kas iet uz parlamentu, kas iet tā kā es domāju, nekas diži nemainīsies. Jā. Tas ir labi vai slikti. Spriežat jūs. Jā, to mēs redzēsim pēc viņas darītajiem darbiem, kas tur būs. Bet par darbiem runājot. Nedarbiem. Knāps izdarīja darbu, Džeks izdarīja nedarbu. Jā. Korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ir nodevis prokuratūrai kriminālu procesu par Jāņa Vaivoda iespējamā kukuļu ņemšanu par lidostas zemēm. Jā, tas ir 50,000 eiro apmērā. Jā, šis ir viens no tiem procesiem, kas ir aizgājis līdz prokuratūrai. Redzēsim, vai tur viss nokārtosies līdz galam. Vai taisnība uzvarēs? Jā. Lai izdodas atrast taisnību prokuratūrai, novēlēsim. Jā, iepriekšējos epizodēs jau par to runājām. Vienkārši šis, man liekas, bija diezgan svarīgs tāds punkts, ka tas ir nodots prokuratūrai. Tas īsais recap gribēja Džeki būvēt lietas pie lidostas, bet tā zeme bija valsts. Yep. Un tad Džekam jebšu Vaivoda kungam allegedly, šeit vēl jāsaka allegedly, piedāvāja kukuli par to, un tagad mēs cenšamies tikt pie taisnības, vai tā bija. Tev teikt, vecīt, 50,000 nobalsoši tā ņemtu? Es nē. Šis ir ļoti tāds... Es neņemtu. Tāds kontroversiāls jautājums. Es arī neņemtu. Vecīt, tu dabū savu algu, tu aizēji uz kādu laimētavu. Dabū tikpat? Un dabū tikpat? Jā. Un varbūt bišķi noziedo mākslai. Un vispār ar promo kodu kabinet divāns. Labi, nē. Vecīt, tas būtu krūti. Iedomājies, cik labs. Sūn. Tā kā intro šitam visam. Šis būtu rīktīgi labs. Reklāmai. Starp citu. Bet mēs varētu tā kā reklamēt, tās drēbes varētu. Jau no to, kā viņi sauc. Sabalansēts uzturs. Jā, arī. Algas diena. Kāpēc es aizmirsu, kā viņi sauc? Fēniks veikals? Nē, to Džeku. Zuzāns, jā. Es kāpēc aizmirsu viņu vārdu? Es dzirdu Zuzānu, es vienmēr atceros to viņa TikTok, kad viņam bija tas vienkārši tas krakls I don't need sex, government every day. Jā, viņam bija tāds, jā. Konč. Ne, bet es domāju, Zuzāna tā kā jaunai, viņš ir tā kā kļūst par modes kaut kādu dizaineri tagad, vai arī viņš ir kaut kāds poster, šito vajadzēs cenzēt. Vienkārši sācis kaut kādas savas tur mīļākās lietas. Es domāju, es nezinu. Bet tu domā, tas viss negāja caur viņu, tā kā savā ziņā? Dizaini nē. Nē, dizaini droši vien, ka nē, bet tā ideja. Ideja, es domāju, pat varētu nākt, iespējams, ka no viņa, jo tas ir tik patiesībā kruta, reiķini. Viņš ieliek, interneta veikals, tā kā Phoenix Store, vai kā viņš tur. Tev prātā nenāk drēbes. Mums visiem prātā nāk azartspēles, bet azartspēles nevar reklamēt. So, viņš ir... Tas ir ģeniāli tādā ziņā. Jā. Azartspēles sliktas vispār. Jā, azartspēles nav labas. Jā, jūs zaudēsiet visu naudu. Tur. Jā. Bet, vairs mūs nesponsorēs neviens. Bet Pitaka iemes tā tīri. Pastīties laimi. Kā kuram. Es gribēju šo pielikt nākamo rakstu. Droši. Šitas jau tevi arī skar. Nē. Ko? Tā ir Jūrmala. Nē, kopumā. Jūrmala. Tas ir tikai Jūrmalas pilsētā. Bet es Ragaciemā, kurī cik es gribu pie jūras. Tev nepatīk vispār kopumā pie jūras? Kad tu aizbrauks, piemēram, tur. Patīk. Tad jau tas tevi skar. Bet, tie, kam patīk uzņemt dažādus nikotīna produktus,
Nē, snusu var. Snusu. Vienīgais jums tagad... Jūrmalā ir snusu uzvar. Jūs varēsiet snusu lietot tagad tikai pie Jūrmalā. Bet labāk izņemiet, ielieciet bankā atpakaļ, kad ejat peldēt un irt, un tā kā sajies sals ūdens tur. Jā, es nezinu, ko tu tikko teici, bet jā. Tā kā Jūrmalas pludmalēs aizliedz gan smēķēt, gan celt teltis vienkārši. Kas tas ir? Tur vienkārši bija tā, ka kaut kāda džeki hotboxoja. Es domāju, jā, vienkārši tur aizkurījās tur vai kaut ko tādu. Un visiem tāds, ne, šitas nav ok. Kā mēs šo varam apkarot? Aizlieksim abas divas tās lietas kopā. Kāpēc neizliedz pipēt teltī? Tad... Jā, vai ne vienkārši pipē ārpus telts? Jā. Bet, jā, tātad Jūrmalas pilsētā pie jūras nedrīkstēs smēķēt ne saltiņu, ne cigaretes. Es domāju, ka mēs esam brīvā valstī taču. Kas tas ir? Ja jūs tikko redzētu Krišāņu žestikulāciju par šito vienkārši, viņš ir aizsīlies par šito tematu. Nē, kam es traucēju tajā pludmalē ar savu saltiņu? Nē, es atvainojos. Zīdaiņiem varbūt. Ko? Es redzu, kur ir zīdainis. Ja es stāvu 10 metru attālumā no tā zīdaiņa, ko tā kā, es nezinu, 1 mikro... daļiņa, kaut mana šitā dūmiņa. Viņš kļūst atkarīgs. Jā, viss. Viņš grib ābolu saltu. Apple ice, jā. Viņam pirmie vārdi. Saltiņš. Jā, reāli. Un vecāki tādi, kur viņam tas radās? Krišāns tāds, ej. Uzliek saulēns vienkārši. Nē, bet... Bet, ja godīgi, man liekas, vienīgais, es tā arī nesapratu. Es saprotu, kāpēc tā kā parastās cigaretes viņi tā kā aizliedz pīpēt uz... Jo tā kā, es zinu ļoti daudz, tā kā, viņi nopīpē to cigareti, nomet viņu to cigaretes... Benčiku latviskāk. Izsmēķi, jā, vot. Izsmēķi nomet tur pludmalē, un tas nav labi dabai. Es piekrītu, tā nevajag darīt, bet... Es nezinu cilvēkus, kuri met tā kā saltiņus izpīpētus. Tad es redzēju kādu, es neesmu redzējis. Gan jau, ka ir. Moška kāds izmet, un vienkārši kāds ar metāla detektoru, savāc viņus vienkārši, jo tur arī, es domāju, saules cents tur ir. Nē, jā, bet tad jau tas tā kā nav tik traki. Jo tu ar metāla detektoru nevar izsmēķus atrast vēl. Es domāju, ka varētu kaut kā. Es vēl vienu lietu domāju par to, ka tas risinājums īsti nav pieminēts. Piemēram, bet tāda, kas ikdienā rītīgi smēķē. Tur smēķēšanas zonas kaut kādas arī nav teikts, ka būs. Ko man kabīnē iet hotboxu? Jā, šeit ģērbtuvē. Burtiski 20 cilvēku rinda, mēs gribam tikt uz jūru, čaks tāds paka, man vēl divu dūmu. Vai ne? Bet, jā, tā kā, es nezinu. Nē, No vienas puses šis atbalsta veselīgu dzīvesveidu ne tikai tajā, ka tu nesmēķē, bet ja tev gribās smēķēt, tad tev jāiet kaut kur beidzās pludmales krūmos iekšā. Bet no otras puses, tā kā, es saprotu, cilvēkiem nevajag smēķēt tā kā blakus nesmēķētājiem. Ja tu esi smēķētājs, aizēj kaut kur tā kā malā. Jā. Būs, tā kā esi normāls cilvēks. Bet es domāju, ka daudz cilvēki, es vismaz ceru, ir normāli cilvēki. Un, es zinu, tā kā 50-50 tur varētu būt. Bet viņi spēj saprast to, ka tev nevajag blakus tā kā cilvēkiem pīpēt, ja viņi negrib to sajust. Tā kā. Man patīk, mēs tik ilgi par šo runājām. Šo ir sopīgi, bet, ja godīgi, man liekas, no vienas puses, ņemot vērā, cik daudz jau kur aizliedz smēķēt, no vienas puses tāds loģisks nākamais solis. Vienīgais, ko es gribētu... Tas smēķēšanas zonas. Tieši tā. Kaut kur jūrā varētu uztaisīt. Lai es trešā sēkļu, normāli. Tev burtiski ir ūdens līdz zodam, tu augšā ar savu cīku. Tāds lielāks vilni. Un tad tāds lielāks vilnis, tāds bum. Un mazie bērni tur netiktu. Uzrocīts un aiziet. Mēs visi... Nē. Mēs visi izdomājām. Tā kā... Jūrmās doma hitas ap. Tur vēl ir Gatis. Vai vairs nav? Gatis vairs nav. Gatis nav vairāk. Gatis rīkabā mažgās, es nezinu. Ja Gatis tā kā būtu, tad Gatim es teiktu, lai piezved mums. Jā, Gaču hitas ap.
Mošiņš kaut kāds palākais kardināls. Droši vien. Nu, gadu piezvan. Jā, mēs idejas ir. E-pasts mums ir link bio, kā droši. Instagramā rakstā. Jū, bet... jā, jo man vienmēr par to vēl noslēdzot šito, man liekas, tā kā, ja tu piedāvā kaut ko aizliegt, piedāvā arī kaut kādu risinājumu. Nu, tās smēķēšanas zonas, tev viņas nevajag liels, uztais tur bišķi pāris kvadrātus, nu, lai tur kāds var uzsmēķēt. Jā, tur tā kā viens šito miskasti. Ar bojām, norobežot tur to sēklu. Un viss, un aiziet jūriņā. Jā. Burtiski. Jā, vai ne? Un no vienas puses tā ļoti labs veids, kā atbrīvoties no smēķētājiem. Ok, labi, šitas mošs too far. Es ar... Jā, uzliek tieši, kur kaut kādas traumas, kas zan iekšā. Ejiet, pīpē. Tā kā mazāk radīs apdraudējumu sabiedrībai. Labi, es... Krišāns šodien popino. Nē, nu labi, es arī tad tur būtu uz tā sēkļa droši vien kaut kādā veidā. Tā kā... Beigās būtu vakar. Es pats tā kā sev tā kā to radītu šo nāvi, jā, tā kā... Nu, tā kā vienkārši jāmāk peldēt un čil. Bet noslēdzošais temats, tīri par tieši kopējām aktualitātēm. Jā, kopējais temats. Apvienotais saraksts. Partija. Ir tāda. Ar Pīlēnu kādreiz bija priekšgalā. Viņš kaut kur pazūdis tagad ir. Pīlēns, es domāju, palākais kardināls tur. Es nezinu, protams, allegedly, bet... Nē, nu, tā varētu būt. Bet viņi ir tā kā... Zin kā, ka tev kaut kas nav, bet ir bijis pirms tam. Un tā kā tev bijusī, jā. Un tev ļoti pietrūkst viņi. Un tad, nu, tā kā apvienotais saraksts, viņi vēlās atkal strādāt koalīcijā, bet, nu, bijusī negrib. Viņi pastāsta saviem iepriekšējiem tāds, bērnībā bija labāk, bija zaļāk zāle. Mums tur bija foršāk. Vajadzētu atpakaļ uz turieni. Jā. Bet neviens viņu neņem atpakaļ, jo laika nevar pagriezt atpakaļ. Filozofiskais segvejs mums bija. Bet, protams, nu, koalīcijas paplašināšanas sarunas neturpinās. Bet ir riktīgi maza koalīcija. Jā, šobrīd ir tā kā 52 balss. 52 balss. Iedomājies, kāds saslimst. Tur nevar kaut kāds Čāvenieks tur ir. Kāju tur, nezinu, izmežģi. Nevar tikt pa tām kāpnēm tā kā augšā. Viss, tā kā, nu... Mēs saimā arī tā kā vilcienā jāpiesaka, ja tu gribi 24 stundas iepriekš tur tikt. Es domāju, nē, bet tur Raimonds Bergmans tev uznes. Jā, jo viņš bruņu rupučs taipīs savā laikā, kas te viņam ko neaiznes kādu. Viņš droši vien divus cilvēkus var tā kā vienlaicīgi. Katrs savu roku. Viņš tur normāli, jums nevajag spilvenu, ķipa uzliek apakšā. Tad viņi piesien polsteri kaut kādu. Vai jums ir ārti kafiju pa ceļam varbūt? Jā. Bet viņš varētu būt tā kā... Tāds, nu, zin kā, viņš vienmēr... Viņš tāds omulīgs. Jā, omulīgs, jā, vienmēr, man liekas. Pie viņa varētu būt labs Jāņa Tuss, ja godīgi. Viņš tāds šovakar būs tikai, es tāds slings bija šodien tikai 24 kg šašlika. Es cepšu visu vakar, jūs man atnes staliņu. Jā, viņš ir tas burtiski, es tagad iedomājos viņu pie grila vienkārši visu laiku. Tur. New Balances. Tajās tēt kurpēs. Jā. Bet apvienotais saraksts, nu, neizskatās, ka viņi tiks turpmākajā laikā, ja nu kaut kādas lielas izmaiņas būs. Jā, vienīgi skatoties no vēstures, rudens sesija nav aiz kalniem, budžeta sarunas. Nu jā, tas 52 cilvēku koalīcija. Tas varētu, tas ir tā kā vislielākais tāds... Tas varētu būt lūzuma aizbergs, jā, šī brīža Tur būs grūti. Jā, bet es neatceros, kurš tagad to teica, man liekas, pat man liekas, tas bija Ušakovs, par to, kad šobrīd neviens īsti negrib būt ministru prezidents. Es tam gribētu tā kā pievienot to, ka, manuprāt, tas jau kādus pāris gadus ir, kad neviens negrib būt īsti ministru prezidents. Jā. Bet, nu, tā kā kāds tagad tāds zināms cilvēks to beidzot skaļi pateica, nevis es tikai. Es piekrītu, nu, tu jau arī tāds zināms cilvēks. Nu, man ir pāris draugi, jā. Kaut kāds 100 Facebookā, jā. Wow, mierīgāk. Bet visu Latvijas aktualitātes esam apskatījuši. Jā, tikuši cauri visam šitam. Ir mūsu novadziņas. Jūs, ja sakojat mums Instagramā, ko es ceru jūs darat, zinat, par kuru novadu mēs runāsim. Ja jums ir telefons mobilais,
tad jūs zinat? Nē, var arī. Mobilais kabata. Var arī, man liekas, caur Chrome, caur stacionāro datoru. Man liekas, ja tu ielogojies, tad var, jā. Jā, tā kā, ja jums ir internets, principā. Jā, tad izlozējām Tukuma novadu. Tu izlozēji, jā. Jā, šoreiz tur jūrā bija vien brīdi. Es trāpīju. Tu gribēji, tu biji tajā sēklī, varbūt. Tajā. Kurā? Nu, par ko mēs tur runājām. Nē, es biju dziļāk vecīt. Dziļāk, tu esi jau nākamajā sēklī. Es tur, kur ir, zin kā, tie, kas ar tā kā kaut kādām ūdens pīpēm droši vien. Jā, un izlasījām Tukuma novadu. Tā kā apskatīsim tur ziņu lapu. Par šito es varu pastāstīt neatkarīgās Tukuma ziņas. Man ir lauka māja Ragacemā. Un ir riktīgi forši tas, kad es esmu bijis, tad, kad vēl nebija interneta portāls, bet bija neatkarīgās Tukuma ziņas kā avīze. Jā. Vairāk nav? Avīze, man liekas, ka ir vēl, bet tā kā es neesmu viņu baigi redzējis nekur. Nu, droši vien, bet kaut kur, ka ir, jau ko var dabūt, jā. Bet man ir vēl kaut kas saglabājies. Jā, ir, es redzu, tur arī ir mājaslapā jaunākais avīzes numurs. Super. Bet es tur biju, man bija 2-3 gadi un bildes, kur ir tā kā pie jūras stādi kārklis. Un es tur pēc 3 gadu rabotņika, es tur normāli lieku to kārkli iekšā. Skaisti. Es strādīgs esmu bijis no jaunā laika gala. Nu, malac. Paldies tev. Paldies. Jā. Bet par Tukumu aktualitātēm runājot. Kas tur notiek, Pēteri? Tur viss kaut kas notiek, vecīt. Daudz, kas tur bija švaka balle Jāņos, to es varu pateikt. Jā. Džūkstē, riktīgi švaka. Tur bija tā, ka vecīt, pirmo reizi es dzirdēju mūzikas grupu, kas, labi, dziedāt, kā viņi dziedāja šķīvi, bet tas, ka tur ritmā nedzied, tas ir interesanti. Varbūt viņi bija vienkārši jau aizlīgojušies. Es tieši domāju, ka tā arī bija tur backstage'ā, zin kā, kāds aliņš. Bet tas atšķir, man liekas, tā kā, kad tu samaksā kaut kādam muzikantam, labam muzikantam, vai tā kā, tādam, nevisai labam, tā kā tas, cik viņš var izdzert un vēl tā kā būt lietojams uz skatuves, teiksim tā. Tu gribi teikt, ka labiem māksliniekiem ir lielāks tilpums. Jā. Lielāks tilpums. Ar gadiem uztrenēts. Tā tas ir. Tas tomēr, ir tāds ar pieredzīti viss tas nāk. Tā kā es aktieriem pēc savas pieredzes arī varbūt sāku nedaudz. Es domāju, aktieriem arī, bet tur vienā brīdī tas vads slūst. Tas jau visiem, man liekas. Jānis Reins. Jurim Kulkovam arī. Bet, nē, vecī, tur bija atkal tas, ka ritmā bija, bet vārdus nesaprat neviens. Viņam? Jā. Bet bija jautri, bet visiem patika. Jā, tas gan. Bet par Tukumu runājot tātad. Jā, beidzot. Ir apstiprināti Lestens un Cērs pagasts ģerboņi. Jā, ļoti smuki. Man Lestens pagasts ģerbons patīk. Es nezinu, kas... Jā, man arī... tas tā pa sievieti, vai tas tā... Man tas atgādina eņģeli bišķīt. Tā kā tie spārni un pa vidu tur. Un tie augšā, man atgādina, tā kā ir tie svariņi, tā kā... kilogramīgi. Jā, kilogramīgi tie maziņie. Bišķiņ tās augšas. Tās augšas izstās, jā. Sanāk, tur ir vienīgi tāds riktīgs 5 kilogramnieks. Jā. Jo tur ir 5 tie tur. Un Cērs pagasts ģerbons patīk, viņš tāds ļoti simetrisks. Jā, man patīk, viņi tādi vienkārši. Vienīgais tur ir kaut kāda lapsene muša. Kas jā, varbūt tas viņu tāds kaut kāds. Tā ir tā cērne. Varbūt uz cēri nebraukt. Tur pilns ar pūžņiem. Jā, varbūt tur kaut kā audzē viņa tās bites vai kas tur. Vecīt, tā ir bita. Moši tā ir kaut kāda liela. Bišu mātīte varbūt. Varbūt. Vai, nē, tas... Un kazens. Tā nav bita, man liekas. Tas kaut kāda... Sirsenis kaut kāda. Tas kāda bitīte, tas tā ir irsis. Es tā domāju. Es arī nezinu. Jūs varat apskatīties... ntz.lv. Jā, Cērs pagasta ģerboņi. Jā, un lūdzu, un ierakstiet komentārā, kas tas ir. Ko jūs domājat, kas tas ir? Es saku, ka tā ir bišu mātīte. Jā, varbūt. Kaut pāraudzis taurenis. Tas ir zītauriņš vispār. Tur rakstīts ir. Jā. Mēs uzminējām. Jūs varat vairāk nerakstīt. Es iedomājos, varbūt kāds noklausījās līdz tam ierakstīja un viņam tāds, ai. Tas nenopietni. Bet
Jā, nu super. Vizuāla identitāte, man liekas, vienmēr ir laba lieta. Un arī tāda tā kā, arī laba vizuālā identitāte ir laba lieta. Jā. Jo nevis tā kā Rīgas satiksmē, bet šie man patiešām liekas tādi gaumīgi. Tāpēc, jā, šie ir forši riktīgi. Tāpēc šie dabū mūsu tā kā thumbs up. Thumbs up. Approved. Approved by Cabinet Divans. Tieši tā. Un tad man šitie jautājumi ļoti patīk vienmēr novadziņās, kad ir kaut kāds randoms vienkārši. Šis varētu būt tā kā Amerika, tā kā, ja tu nezinātu, šis varētu būt, Es gandrīz nokritu. Tu mierīgāk. Šis varētu būt no Amerikas, tā kā kaut kāds Čikāgas, tā kā skolas. raksts. No skolas. Nē, tik traki varbūt, nē. Bet virsraksts ir, vai pilsētā ir jāšaudās? Jo tur tātad bijušās naftas bāzes teritorijā notiek airsoft spēle. Tas ir baigi. Tu esi bijis? Tu man liekas, neesi bijis. Es paintball esmu bijis. Man ir vairākas reizes bijušas, kad es gandrīz tiku uz airsoft, bet kaut kas es beigās netiku darbs vai vēl kaut kas. Varbūt tu biji, tu to uzrakstīji, tu vienkārši to skauda. Nesaka, skad. Ko? Nē, es nezinu. Bet jā, tur tā kā vienkārši bumbiņš šauj, un tur ir citēji jautājums no iedzīvotāji. Vai tas ir normāli, ka šajā laikā cilvēkiem kaimiņos šaudās, un ka vispār tas notiek pilsētā? Kurš tad kaut ko tādu ir saskaņojis? Jā, vai ne? Un tad tur pašvaldības izpilddirektors skaidroja, ka ir informēts, un ar īpašniekiem ir sazinājies, noskaidrots, ka viņi ir atļāvuši šo darbību, un ar pašvaldību tur nekas nav jāsaskaņo, ja tas notiek privātā teritorijā. Tieši tā. Bet man patīk arī tie komentāri. Tu redzēji, man patīk pirmais komentārs. Tie cilvēki pamuļķi ir kā, par tiem, kas sūdzās. Man otrs arī ļoti patika. Lai lūdz Dievu, ka nešauj ar īstajām. Jo tukuma lidlauks ir viens no mērķiem, ja sāksies bruņots konflikts. Garākais skrejceļš Baltijā, ja nemaldos. Man liekas, ka maldās. Man liekas, ka nav garākais skrejceļš. Un ir arī atbildi. Es no Krievijas nebaidos. Vienkārši. Tur kaut kas ir rakstīts, neesmu nodevies kaut kāds, ak, Dievs, te ir tik labi saraksts, pēc tam sitējs atradies. Salīdzina krānu ar pirkstu. Tur vienkārši, tā kā. Mīz vien tālāk vatenieki nav nekas. Kārtējais čīkstūs uzradies, atvainojos. Vienkārši man patīk, kā, kad tas viens cilvēks, kā, kaut kāda omīti droši vien pasūdzējos, man nepatīk, ka tur šaudās, vai kaut kāda. Tu zini, ir. Grīziņkalna vibes, kāpēc tik skaļi? Jā, no sērijas, kā, man par katru lietu ir kā jāzvan uz Bestabū. Un viņa droši vien uzrakstīja, un viņiem tā kā likās, tā kā šaudās, tas nav ok. Un tad viņi uzrakstīja to rakstu, un tad viņiem droši vien bija tāds, mums tas raksts ir gatavs. Laikam mums tā kā tomēr jālaiž viņš ārā. Un tad viss vienkārši noliek. Kā, ne jau to pašu rakstu, bet tieši... to džekošu jautāja pēc. Jā. Tas tā interesanti. Mēs atbalstam Airsoft. Es atbalstu Airsoft. Man ritīgi patīk. Es vienreiz sports, actually. Es vienreiz biju, un man reāli es nejokoju. Man vispār nebija tik daudz zilumu, bet man 3 vai 4 dienas sāpēja kājas no tās skriešanas. Tur ir tā kā, tas ir ļoti smags, jā, tāds treniņš. Tā kā, tas ir veselīgi. Vienīgais mums stāstīja, ka var zobus zaudēt, jo tev var tā kā iešaut ar bumbiņu pa zobu un tad nolauz zobu. Vai jums nav tā kā ķivers arī? Nē, ir ķivers, bet viņi tā kā var, laikam kaut kā trāpīt. Tas gan nav patīkam. Jā, tas ir vienīgais, kas nav. Varbūt tā omīte baidījās, zin kā viņai jau ir protēzes, ka viņa iet garām un nedodies kādu bumbiņu. Jā, bet zin kā nav naudas, tā kā nopirkt jaunas protēzes un tā. Bet nākamā ziņa, man liekas, bija Krišāņa favorīts. Jā, vienkārši krimināla ziņa. Vienkārši tas virsraksts tā kā ir tik lielisks un arī saskaņojas ar vasaru. Un kas cits gan var notikt tādā ziņā novados. Citēju virsrakstu nozagts grils. Punkts. Metāla vai gaļas dēļ.
un tur ir tā kā, ļoti tā kā, laba bilde uzlikt. Tāda, kuras dēļ es būtu gatavs nozagt. Gaļas dēļ. Gaļu. Lai gan tas mangals arī izstās labs. Ne, tas ir kvalitatīvs, jā. Ja tas būtu, tad es varbūt pat arī... Abas divas paņemt. Jā. Noēst gaļu ātri un paķert līdz mangalu. Zādzības dēļ radītie materiālai zaudējumi ir 100 eiro vērtībā. Ak, Dievs. Jā. Tev uz lai vēl tās kriminālziņas labs. Kā vējš skrien, kā miets atduras. Kāds Džeks vadīs... vietā, kur var Rīga Ventspils autoceļš, kur var braukt uz 90 km. Kurzemes ceļiem tur tā vētraina gājas, kamēr mēs bijām prom. Jā, Liepājas šosei pie Blīdens, tur ir, es nezinu, viņi jāslēdz cieti, man liekas, es nezinu. Viņi tur kāds varbūt dzīvo blakus, kas tur, nezinu, tur varētu, jā, pat uztaisīt šito manu balss.lv, vai nojaukt. Starp citu ir arī labs raksts par manu tuvāko benzīnu tanku. Lapmešciemā, kur noticis ceļu satiksmes negadījums. Noskaidrots, ka vīrietis, citai, vadot motociklu zontes pa degvielas uzpildes staciju un neievērojot drošu braukšanas ātrumu, netika galā ar transporta līdzekļu vadību. Kā rezultātā iebrauc degvielas Bet man patīk stācijas no jums metāls tabā. Nē, bet zin kā, tur tas tur ir uzrakstīts tā, ka viņš brauca tā kā iebrauca pa staciju, tā kā iebrauca stacijā. Ja domāju, es izbraucu caur veikalam, ķipa, tā kā Tas ir random. Tas, jā, tā. Nu, tur diezgan interesanti. Jā. Vēl ir par piedzērušos vīrieti. Jā. Tas jau, man liekas, standarts. Jā, kad, tur izvēlējās iebraukt žogā. Nu, es nezinu, vai izvēlējās, bet tur tā rakstīts, izvēlējās iebraukt žogā. Nu, kā raksts novadziņās tā ir. Jā, 2,74 promili reibumā. Tas nozīmē, ka viņam vairs nav ar ko iebraukt. Viņam vairs nav ar ko iebraukt. Jā, tas tā, diemžēl. Nu, par laimi, es teikšu. Par braukšanu runājot, beidzot kriminālziņas. Būs tilts? Būs tilts. Būs tilts. Bet ko darīs, kamēr nebūs tilts? Tad būs laipa, tad laipa būs. Teica, ka tā rakstīts, ka laipa būs. Tur, jā. Jo laipa būs tehniskā. Varbūt laivu varētu uztaisīt kaut kādu, motorlaivu. Pārpeldi vienkārši līdz septembrim jau var, es domāju. Līdz septembrim, es pēc tās bildes skatoties. Tur vispār nav kam peldēt. Tur varētu, jā. Tur var pārlikt un bišķi papeldēt. Tur varētu, zin kā, ja tu esi tas augstslēcējs, tur var pārlikt ar to. Vajadzēja vienkārši to pie baseina, to jumpī, to palēcienu, tā kā uztaist, tā riktīgi iesienies palēcies un tu esi pārupē, tur vienkārši kaut polsteru uzliec. Varbūt tā kā batuti, varbūt batutus salikt. Tā kā tajā TV šovā tās sarkanās bumbas. Jā. Jā, tur pārliec divām pāri un viss tas otrā pusē. Un arī būtu šitas uz turismu objekts uzreiz. Jā. Mēs aizbraukt. Bet, ja jūs domājat, par ko mēs runājam, Pūras pagastā nojaukts tilts pār Abavu. Un, cilvēki nezina, ko tagad darīt. Jā, labā ziņa, ka laipa būs tur uzbūvēs, lai var tikt pāri upei. Demontāži ir sākta un satiksme pāri vecam tiltam ir slēgta, uzbūvēs jauno to laipiņu. Jā. Un tad sāks būvēt jauno tiltu. Jā, un šis nav vispār vienīgais tilts, par ko bija tās raksts kādās ziņās. Tukuma novadā tilti ir aktualitāte. Jā, tilti ir cieņā šajā novadā. Jo bija arī raksts par Kāļa Ulmaņa laikā būvētu tiltu. Tā bija rakstīts. Gunta laikā vienkārši nauda nebija. Jā, tāpēc saku Kāļa Ulmaņa laikā, jo iedomājies, tu teorētiski vari teikt Ulmaņa laiki, kad Ulmaņa laiki ir bijuši gan divreiz, jā, tāpēc tu nezini, kuros. Jā, mēs esam precīzi. Jā, tieši tā. Un cilvēki saštuši, kad jauks nost šo veco tiltu, jo viņu laikam vairs nevar tur pielāgot un uzturēt, un tad tur arī taisīs jaunu tiltu, bet cilvēki, protams, nepatīk, kad tāda relikvija tiks nojaukta. Tā kā. Jā, bet forši, kad viss attīstās, iet uz priekšu un darbojās, tā kā baigi labi. Lai ir jaunais tilts
lai pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk sanāk viņu uzbūvēt. Lai nav tā kā salasgrīva ar to tiltu, par ko viņi gadiem strīdās jau. Tas gan, beidzot laikam sāks. Tagad sāks, jā, vismaz. Un mūsu pēdējais temats šajā epizodē, kā mēs zinām, šī vasara lielākie festivāli tuvojās. Ar tiem es domāju Kapsvētkus, protams. Kapsvētki. Kam vajag pozitīvus, kam vajag summer soundu? Jā, ir alūksnes Kapsvētki. Veci, es kādreiz gribētu aizbraukt turien. Jā, es esmu dzirdējis nostāsts par... Tur ir Wildin. Jā, tas ir patiešām festivāls. Bet kāds cilvēks, darbinieks, es domāju, Nu jā. Kapos... Nopļaus viss puķis. Jā, Kalna kapos. Es nezinu, kur tāda ir, bet... Kalnā kādā varbūt. Gan jau Kalnā. Un cilvēkiem nepatīk tas, jā, protams, tas tā izrāda necieņu pret mirušajiem, jo tur ne tikai, tur pat ir... es kā lai es labāk pasaku. Spainis, tā kā... Sapļauts spainis. Ar trimmeru pārlaid pāri. Domājies, ar kādu spēku viņš ir gājis. Tas tev nav nekāds parastais trimmers, tur Husqvarna gan jau bijusi. Jā, tas ir diezgan tā nepatīkami, un arī tur Tukuma novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs skaidroja, kad viņš zina, bet... Par vienu vietu viņš zina, ka ir postījumi, par citām nē. Un tad viņi tur novērtēs to situāciju. Vienīgais, kā tev liekas, ja viņš tā skaidrojas tāds. Nē, vienā vietā, ja kaut kas gadās, ir ok. Pārējām es neko nezinu. Vai ne, tā kā... Viena vieta, čista tur kaut kas bija, bet pārējās... Tur tāpat 18 gadus neviens vairs nekopjas. Jā, vienreiz tā kā noiet ar trimmeru, visu laiku sāk kaut ko bļaustīties. Jā. Bet nē, ja godīgi, man liekas, tas ir diezgan tā, ka, ja tu pļauj kapos, esi uzmanīgs, reāli, jo tur tomēr mēs vajam cilvēkus pieminēt Jā. No vienas puses, no vienas puses, jā, gan jau tiek tur tomēr ir cilvēki. Tur ir, atkarībā tikai miruši. Jā, bet kādā stāvoklī jautājums, vai ne, bet viņi ir. Tur. Jā, vai ne? Nelpojošā. Bet vienkārši tas, kad reāli tur cilvēki iet piemiņ, un ir jau bieži, ka tur vispār nenopļauj, un tad pēkšņi nopļauj, un viņam bija gan jau tāds, tik daudz jāpļauj, viena alga. Un čipa tāds pārbrauc pāri, bet tas riktīgi nav ok. Tieši tā. Es patiesībā piekrīstu tam virsrakstam, ka šis ir bijis vandālisms. Es arī piekrītu, ka tas ir vandālisms. Jā. Bet mēs esam noslēguši šo epizodi pēc Jāņu vasarīgo epizodi. Pirmā vasarīgā epizode. Filipīna laikam ir riktīgi pārbraukusi pār Latvijai, pastīšos rezultātu pēc epizodes, bet bēdīgi. Paldies, ka klausījāties. Bēdājs, jā. Tu nogurs, tu centies atpūsties. Es cenšos atpūsties no vasaras, jā. Too much šitas karstums. Bet tagad nav karsts. Tagad ir normāli, jā, bet vakardien vēl bija karsts. Diezgan. Tāds sutīgs. Sutīgs, jā, bet es nezinu, klausītāji ierakstiet komentāros, kā jums ir. Man personīgi ir tā, ka labāk, lai ir plus 31, nekā ka ir plus 15 visu vasaru. Es arī tev pilnībā piekrītu. Vienkārši tā kā gribas, šādā laikā negribās strādāt. Šādā laikā gribas būt pie jūras vai kaut kur citur vienkārši ar kokteili, ar mojito, rokā. Tā kā tas Grīziņkalna Džeks vienkārši ar kaut kas pie jūras. Viņam nebija mojito, viņam tur bija kaut kāds, Long Island. Jā. Nē, man liekas, tur bija kaut kas cits. Es neatceros to bildi. Tur bija kaut kas sarkans vai oranžs. Sex on the beach. Viņš varētu tāds dzert, es domāju, jā. Jā, bet... Paldies, ka klausījāties. Paldies, kad ieslēdzāt mūsu. Atradāt. Parasti ieteikumi lūdzu pieskojiet Instagramā, uzspiediet subscribe. Sirsniņa. Īkšķīts ļoti palīdz. Un sirsniņa no mūsu sirsniņas. No mūsu sirsniņām. Sirsniņām, jā. Bet nav viens sirds. Īkšķīts uz augšu rīktīgi palīdz. Tā kā, ja nav grūti to vien klikšķi uztaisīt. Palīdz tavai mammai būs atrast. Hei! Labi, nē, jo šitas bija joks. Nē, jūs... Allegedly. Nē, neatradīs jūs mammas mūsu podkāstu. Mēs apsolam, jā. Izņemot, ja jūs gribat to. Jā, ok. Jā,
parādi mūs paklausīties savai mammai. Jā, tavai mammai mēs patiksim. Es tā vienmēr saku, jā, randiņos. Mēs? Mēs tev patīk. Iedomājies, ķip tagad. Tu atnāc uz satikt ģimeni un tagad vēl viens džeks atnāja. Mēs esam komplektā. Jums te ir kāda laba istaba ar skaņas izolāciju. Mums tā kā epizodu vajadzētu ierakstīt. Džekom krāšo vienkārši, lai epizodu ierakstītu. Jā, vai ne? Bet, noslēgumā, Krišāni, kur tiekamies? Es gribētu teikt, ka mēs varētu tikties kaut kur pie jūras, bet mēs varētu tikties arī pie arēnas. Tomēr ir basketbols, tu ļoti fano. Ir basketbola laiks. Es gan gribēju citu lietu pateikt. Nezinu, vai līdz tam būs iznākusi mūsu epizode, bet mēs varam tikties 6. jūlijā Lampā, jo mēs gan šogad būsim Kā es teicu, tev mēs būsim... To mēs atstāsim noslēgumā Instagramā, kas mēs būsim Lampā. Viss, ko mēs varam pateikt, mēs šogad visticamāk nepiedalīsimies, bet mēs būsim sestdien Lampā. Hit us up. Es zinu, ka šito droši vien dzirdēs pēc Lampas tāds. Bet vecīs, mēs nākamā gada Lampai. Uz 25. We ready. 2025 our year. Yeah. Bet būsim Lampā. Super festivāls, kā katru gadu, 10 gadu jubileja. Labiešu telts būs, kā katru gadu. Būs? Es ceru. Es arī ceru. Bet, ja nopietni, tad būs Lampā, tiekamies tur, klausīsimies foršas diskusijas un diskutēsim. Un runāsimies, Un kāda labieta notiek. Jā, parunāsimies, paskatīsimies, kas notiek, būs forši, es domāju. Kā katru gadu. Yeah. Tā kā tā. Paldies jums. Čau. Paldies, ka klausījāties. Atā.